Cik nauda ir enerģija, tad mums ir katram apjoms, cik tu spēj nest, caurlaist caur saviem enerģētiskiem kanāliem. Cik tavs enerģētiskā struktūra var izturēt enerģiju. Nozīmē, ka enerģētiskais apjoms neatbilst tai summai. Piemēram, tur sauksim 100 000. Tas ir jāsaprot, ka tas 100 000 ir enerģētisks apjoms smalkajā plānā, kas ir enerģijas ekvivalents, kas cilvēkam ir jāspēj palaist caur sevi cauri. Un tas vēl notiks viņam pieņemamā veidā. Ja viņš, piemēram, teiks, ka vienā dienā tu var nopelnīt 100 000. Būts, tā kā pajūt pats tagad. Vienā dienā 100 000. Es nezinu, vai tas ar mani var notikt, redzi? Un tāpēc, ka nav šī pārliecība, ka jā, tas var notikt ar mani, mums nav fails vispār, ka tāds var notikt ar tevi. Tu nekad nesastapsies ar tādām situācijām, ar tādiem piedāvājumiem, ar tādiem darījumiem, kur tev tas var atnākt. Jā, mums ir jāizveido fails, un failu izveidots ar to, ka mēs paplašinām visu laiku šo te vācelīti. Un tev jāuzdod godīgs jautājums, cik man šobrīd, uz šo brīdi, godīgi sakot sev, neto, cik es atļauju sev vienā dienā nopelnīt, vienā dienā saņemt. Un vārds nopelnīt arī latviešiem nav baigi labs, godīgi sakot. Saņemt vieglāk. Pajautā sev, cik es esmu gatavs vai gatava vienā dienā saņemt. Lielākais apjoms, kas tev ir komfortabli? 100 eiro? Kā jūtās ķermenis? 500 eiro? 1000 eiro? 3000. Viss tev ir. Norēķini mīnus nodokļi, 3000 būs tev kasē. Kā tu jūties? 5000. 10 000. Vienā darījumā, vienā dienā. 10 000 nāk iekšā tavā kasē. 30 000. Pamaniet, kuram jau aizpeldēja jau tāds, kas 30, cik vispār 30 000, cik vispār 20 000. Tā kā, ja, kad nav vairs ekvivalents jau pazūda, ko es varu izdarīt ar tādu naudas apjomu. Lejam vēl tur. Ap jums ir cilvēki, kas varam mierīgi teikt 100 000. Ja, un jums jāatrod, kur ir jūsu komfortablais. Vienā dienā es šito atļauju sev. Tas ir normāli, ir ok. Un pieliec viņam klāt vismaz 30%. Liec nākamo. Pieliec dabūt tur komfortabli. Liec nākamo. Tad kādu laiku paliec. Tad tev jādara actions, rīcība. Tev vajag, lai bišķi fizika piedzenās. Jāvēro apkārt ir. Tev nāk piedāvājumi vairāk, vai tev kaut kas tavā fizikā parasti sāks iekustēties. Kaut kas notiksies. Tev atnāks kaut kādu piedāvājumu. Vai arī kaut vai aizmetņi, ka jau, Klau, mums tur veidojās viens projekts, kā tevi interesētu. Mēs neko nerunājam pagaidām, bet tevi interesētu vispār. Jā, tu tā padomā, jā, man interesētu. Jā. Viņš sāka veidoties, tā telpa formējās vēl. Un viņi var noformēties ātri, var noformēties lēni. Atkal no pārliecības sistēmas, no vides un tam līdzīgi, kur atrodamies to visu. Un tad pajautājiet sev, ok, es tur uzšāvu sev, nezinu, tur 10 000 dienā, labi, vai 5000 dienā uzšāvu, vai labi, 1000 dienā uzšāvām. Tu tici, ka tu vari katru dienu 1000 tagad dabūt? Un tad nākamais mēs ejam, ok, cik es esmu gatavs katru dienu regulāri saņemt, tā ka katru dienu vai katru mēnesi. Jo, piemēram, varētu teikt, mans darbs tā nenotiek. Mans darbs kaut kā ir kaut kāds projektu darbs, un viņš aizņem tur, piemēram, 5-10 dienas projektu izpildīt. Labi. Cik tu paralēli projekts var ņemt, un cik tu vari paņemt vienā mēnesī. Un tad liec to, jā. Bet mums ir jāpleš tie vārti, tas burbulis ir visu laiku, viņš ir jāpušo platāks. Ar to, ko mēs atļaujam sev, jo šita te jānotiek tam izmaiņām ir enerģija, klausa tavam prātam, tavām emocijām, tavai apziņai, ko tu spēji uzģenerēt vispār. Ja tu pa to spēji iedomāties, tad tas ir reāls. Cilvēks nevar uztaisīt neko, pa ko viņš nevar iedomāties. Viņam vispirms kaut kur pa to ir jāiedomājās. Ja tev bagātība nav tavā galvā, kāpēc lai viņa būtu tavā makā? Vispirms es šo te summu aptveru un apgremoju savās smadzenēs,
un es saprotu, ka manam ķermenim nav pretestība vairāk uz viņu. Man nav jā, bet kaut kādi. Un tas ir tāds labs treniņš, ko vienkārši var darīt. Pretī nāks iebildumi, pretī nāks saspringumi, pretī nāks atrunas. Tavs uzdevums ir atstrādāt visas tās atrunas.